Čau visiem! Ir pagājis kāds laiks. Bija atbraucis tētis un mēs divatā sākām, cik varējām, sākām mainīt šos te vecos izpūšos augšējos baiķus. Jā, te mums bija viens 150-nieks, 150 jau kāds 7 gadus žuvis bija, to izmantojām. Nācās pa daļām, jo mums šis spāris traucēja vecās. Arī šie balsti. Te jau izskatās labi, pasieties šķērsgriezums. Nu, kad 70% saglabājušies, bet žēl, ka dažās vietās, tur piemēram, nekas no tā nav saglabājies gandrīz, tur ir 20% labie resursi. Bet te jau izskatās ļoti labi. Bet, nu, neko darīt. Kā ir tā, varbūt izmantos, nu, nevis varbūt, bet noteikti izmantos kaut kur citur, protezējot. Bet esam pacēluši, tagad ļoti labi, ka te ir tie krēsli, jo laidums ir virs 7 metru, man liekas, no tejienes līdz korē. Un pacēlām, labi, ka šis, jā, krēsls ir, viņš gan ir ieliecies, bet viņš jau tāds arī bija pirms tam. Tā kā tas nav no mums. Jo mēs pacēlām augšā un šis viss vienkārši atbrīvojās. Tā kā, jā. Viņi gan te turās uz tā, ka viņi tur ir savienot tālāk, visticamāk. Bet, nu jā. Diemžēl, jā, kā saku, nebija paņēmis kameru līdzi. Tas tāds, nu kā spontānā vienkārši piespiedām sev. Nācās ar te vienu baļķi nomainīt. Drusku pietrūka viņš. Bet, nu, ļoti tuvu oriģinālajam. Viņi gan ir drusku tādi mitri, jo es vairākas reizes ar Antiseptiķi esmu pārgājis pāri uz salas bāzes. Es nezinu, dēļ tā viņi tādi varētu būt. Jā, mums kaut kā šis jādabū nost, bet mēs viņu nevaram dabūt nost, jo viņš ir pie skārda pielikts, un tas skārdu mēs gribam saglabāt. Tā kā, jā, tāda problēma. Atstiepām pirmo donoru, kas būs tā kā šie jaunie materiāli, ko pirkām ziemā. Tad tie būs tās sies mēs liksim biežāk. Ik pa metram sanāk. Un, jā, būs biežāk, viņas gan mazāk šķērsgriezums mazāks, bet, nu, es domāju, ieliekot biežāk būs tāds pats efekts. Nu, var redzēt arī no apakšas, kā izskatās. Pamazām, bet vismaz tagad tā siena ir daudz stingrāka, nu tas ir loģiski. Tu vairs viņu pakstāt tā nevar. Un tas ar to, ka nav vispār nekāda sasaistes šādi te. Tas ir tikai uz šiem. Jo pirms tam, nu jā, tur vienkārši viss bija kapitāli izpūs. Un tīri dēļ jumta. Jumts ir ļoti svarīgs, jā. Tad, jā, te esmu iestādes daudz dažādas darbus. Vajadzētu tā kā veidni sataisīt beidzot, jo materiāls ir nopirkts. Man ir, depo paņēma, bija vislētākais. Un ar spundīti paņēma. Bet vienīgi tas ir gludais, tas man nepatīk. Būs uz āķi jāuztais raupši. Tad garāžas pēdējie metri. Te jau esmu tā kā lielāko daļu noracis, bet, nu jā, nezinu, nav, it kā 100 nav, bet no 10 noteikti ķēras vests ar šo te. Nezinu, tas ir kultūras plāna. Nu, viņš tāds zeme tāda riktīgi tumsnē. Kā nekā kūste ir bijusi iespējams. Kaut kas ar to saistīts.
Nu tā. Viena masa aizstāja citu. Šiem te betona atgriezumiem. Betona šķembām. Pagaidām lieku visādus šos atgriezumus un beigās man būs šī te šķembiņa no 0 līdz 40 laikam, vai šis var būt savādāks. Šis varētu būt no līdz 32, varbūt kaut kas tāds. Jo tā, man ir šķembas, nu kā kurā vietā tur no 10 vairāk centimetri. Pieejas, ja tur izskatās, ka vairāk. Un te būs 10 cm betons, un te būs grīdas līmenis tā, lai, nu, viss ir vienāds. Varbūt ir kaut kāda maza slīpuma uz duļu pusi vai otrādi. Nu, gan jau uz duļu pusi. Tā kā jā, darbs te ir daudz. Bet, nu, vēl nezinu, kā būs to betonēšana, vai sūtīs firmu, vai paši kaut ko centīsimies ar vējņiem un pasūtīs bumbieru. Tad tagad ir tas lielais negaiss, kas solis darīšu kaut ko iekšā. Izdomāju aizvilkt beidzot kanalizāciju te virsū, un man jāizvelk no šejienes tā kanalizācija. Lampa arī nobeidzās, vairs nestrādā, viss jānopek jaunu. Kanalizācija te ir ievads. Piedodiet par gaismu, bet nu, jā. Un man jāizvelk pa teieni, un otra jāizvelk uz topamo toleti, kas būs tā kā patrepē. Nu, tas ir nākotnes tāds plāns. Bet, sākumā domāju, nu, kas te visā mājā grīdas praktiski nav. Šajā piebūve ir tā kā 30. gadu piebūve, 20 no 30. gadu, nezinu. Jo te ir cita būve, te ir tā kā stāvbūve var redzēt, un šī ir oriģinālā guļbūve. Te viņi ir izāģējuši ārā. Un, jā, salikuši tāds sasaists. Es nezinu, kurā gadā varbūt es arī citā gadā, bet, nu, tas, ka šis nav oriģināls, tas ir skaidrs. Nu, kā oriģināls. Pirmatnējā būve. Bet te grīdu viņi ir sataisījuši. Es nezinu, protams, kurā brīdī padomju laikos šitas laikam ir uzliec virsū. Vai 90. nezinu, bet tik masīvi sataisīts te plienakmeņi 3 kārtās. Te praktiski grīdas segums te ir labāks nekā pamata mājai. Un līdz tejienai tiekot, es pat, nezinu, ar fleks, es griežos, putekļi viss. Es mīdzinu tagad ūdeni virsū, bet, nu, vienkārši pūstums kaut ko daros. Un vienkārši esmu šokā to, ka tik... Tas tāds Murphy likums laikam visā mājā praktiski smilts grīdā. Un šī vienīgā vieta, kur betonēt, un man vajag te. Nu jā, nu labi. Un te jau jūs redzēsiet manas mocības.
Tātad parakts ir. Parādīšu kāds ārā, nu tagad uznāca tas lietas. Un, jā, tik daudz tagad tie akmeņi ir izrauts no šī mazā gabaliņa. Un es pat neesmu dziļumā iticis. Un baigi interesantā lieta atradās. Tūlīt paņemšu gaismu. Eku. Tā. Tas laikam ir tā kā traps domāts, ļoti smuks. Skatīšos, vai viņš netraucēs, varbūt atstāšu. Čugan caurulis kaut kur aiziet. Būs jāpamēģina kaut ko varbūt tagad dabūt cauri. Jo tā. Te blakus tieši tēts bija licis kaut ko, bet es domāju, ka šito viņš nav licis. Bet nu vēl uzprasīšu. Jā, stīpuli kā vienmēr. Tas tagad standarts. Nu jā, un kas tā pa cauruli, nezinu, iespējams agrāk bija spice laikam. Kaut ko man teica tādu. Tas jau bija tajā laikā moderni, te bija iekš stolta un spice. Un elektrība, nu, 30. gados. Tad jā. Nu, cīnīšos tālāk, nekas cits neatliks. Tad kaut cik esmu ticis, vairāk spēku man nav šodienai. Tad jānopērk man materiāli, tas būtu caurulis, drusku līkuma. Jāapskatās, kas man ir vispār. Bet, nu, es ceru, ka
ar taisno tāpat tās varēs iziet. Likšu 100. Zinu, ka var arī 50, bet, nu, drošāk likt 100, 110, laikam tā pareizāk. Tīri tā, kad zemāks kritums man jātais, un arī tas, kad, nu, resurs milzīgs, lai aizaugšanai. Atrada arī tēta, likt to cauruli, tā ir asbestniece, nekad nav izmantot, bet, nu, asbests cauruli es kaut kā negribu. Es viņu īsti arī nevaru savienot ar esošo sistēmu. Nu, varbūt var, bet, nu, es negribu. Ja liek, tad liek jaunu visu. Tāpatās man jāvada arī augstais un karstais ūdens. To gan es domāju nevis šo PPR cauruli nelikšu, es domāju, es likšu nopirkšu uzreiz izolācijā iekšā to Pexel-Pex cauruli daudzslāņu. Un skatīšos, vai pirkšu dārgāko, kas būtu Upanors vai Kanterms, vai arī vislētāko, kas būtu, pat nezinu, kas tās ir, pa firmām, kuras piedāvā tur depo, māja dārs, kaut kādas nezīmolu firmas. Nu, tas man jāizlem. Cen arī iespaidīgi atšķirība un fitingos. Bet, jā, man kaut kā būs jāteikt cauri šai sienai, bet, nu, paņemšu drusku lielāku perfi. Šitas ir ar 2 megajoule, nevis megajoule, bet kilojouliem, vai kas tur skaits, vai joule vienkārši. Ja šits drusku pavāja. Nu, bet, priekš tā, ka viņš tik kompakts, viņš nav īsti varbūt šitādam paredzēts, bet tiek galā. Parādīšu arī šo te akmens daudzumu, un 3 reiz vairāk šito ir bijis arī tā grāns. Es nezinu, kur tas viss rodas. Labums ir, ka te ir vairāk maiskas, kurus likšu pamatos. Tā kā jā, nu, šādi diemžēl paliks. Ja neredzēju, tagad betonēt ciet pēc tam, kad ielikšu. Atstājuši pagaidām tas smilti uz gadu 2. Ārā līst, tas nozīmē, ka jāturpina kaut kas iekšā darīt. Izdomāju, varbūt jāapstājas tā kanalizācija. Ieliku 3-metrīgo oranžo. Kas man te bija. Tad, jā, tā kā man te veikala nav tik tuvu. Nu, līdz ar to sanāk improvizēt no kā ir. Tāpat tā ir pa lielam pagaidu kanalizācija, bet, nu. Tātad esmu tā kā uzlicis puts tīri tagad, jo man vēl tās caurules jāliek šajās te zilās. Un tīri man puts ir. Uzspied puts tā, lai viņš tā kā nesteigā. Lai tā kā būtu balsts. Nu, nav nekas dišs balsts, bet būs labāk nekā nekas. Jā. Tagad man ir šis vats. Palicis pāri no vienas istabas remonta. Tad es viņu likšu tīri uz plīti. 2 pusnieks laikam viņš ir. Visticamāk 2 pusbaigi restais priekš pusotru. Un aizvilkšu to arī pa pazemi. Jo kamēr, nu ko es te darīšu pa augšu, varu vilkt arī, bet ja jau esmu atrads un te patās sadals skaps, uzlikšu nākotnē priekšā indukcijas plīts. Daudz teiks, varbūt 4 vajag, bet, nu, es domāju, 2 pusi arī būs normāli. Ārā ik pa laikam līst. Tikko laikam arī beidza līdz, bet gribas savilkt šos te kopā armatūriņu. Nezinu, kā to darīt labāk. Izdomāju pa ziemu nopirkt šo rulli, jau pagājuši gadu biju domājis, nu, ka tie savilcēji varbūt nav tas labākais. Nu, viņi padārgi patiesībā savilcēji sanāk. Ja tu ilgi to dari daudz, tad, jā, šis noteikti ir lētāks risinājums. Paņemt cinkoto, kaut kur 8 eiro bija,
instruments man bija, atradu. Man baigi patīk ar šo instrumentu strādāt. Viņš tāds kā fifīgs. Protams, ja visu dienu būtu jāstrādā, tad gan jau es ienīstu to instrumentu, bet salīdzinot ar savilcējiem, nav nekāda vaina. Kaut kā tā norāva, bet nu, tīri ok. Ui. Tagad ņēmu nost veikasti. Bija te piesista klāt. Te bija viegli salīdzinoši, bet, nu jā, tur nācās pacīnīties. Jo man tagad te ir tie 6-metrīgie, 150 arī 150, un mēs viņus pēc iespējas, vairāk centīsimies dabūt ārā. Lieko nozāģēs. Un tur arī atstās tā, lai iet pāri varbūt tais starpsienē nesošajai. Tā kā jā. Ceru, ka šitie visi turēs. Tagad jau siena vispār nekustās. Pirms tam viņi ļodzījās, jo loģiski augšēji bija izpūši un sasaist bija, praktiski nekādas problēma. Te arī vajadzēs noņemt, varbūt to varēs saglabāt. Šito nesaglabās, ņems ārā, jāapratizē. Bet, šitie normāli jānoņem praulu nost. Kaut kā tā izskatās. Parādīšu. Labā, nekas skaists nav, bet tāpatās te nāks karkas. Es ceru, ka, domāju, ka viss būs normāli. Pa logiem arī nezinu, ka viņš tāds iesēdies, bet tas jau bija, man liekas, jāpaskatās iepriekšējos video. Vai viņš bija jau tik iesēdies vai nē? Man liekas, ka bija. Jo mēs pēc līmeņa rāžu liekam tak taisni, tā ka iet. Jāpatīra vieta, jo te traucēs. Jo šo bāļķi jādabū. Es nezinu, vai tur var redzēt, tur ir tāda gropa. Un mēs tā, sanāk, ik pa metram būs viens šis 150 x 150. Ja tagad ir pa 1,40 m, 20 x 20, vai cik šits varētu būt. Bet, jā. Diemžēl putekļainie darbi, bet, šis ir īsts zelts.
Precīzi stunda. It kā nekas daudz nav izdarīts, bet, jā, bija viens šis iztīrīts un tad iesāku otru. Vēl palicis 3. un 4. kā tur izskatās. Nu jā, tur arī. Tā kā, nu pamazām iet, es līdz tejienai. Tālāk, te atkal būs man doma vienkārši iepūst to vati pa virsi pēc jumta nomaiņas. Jo neredz baigo jēgu rakt. Tas ir verga darbs. Šito darīt ļoti putekļaini, grūti un jā. Te visi baigi noblietējies. Gan nekas 100 gadus pa viņu staigāts. Tas arī nepalīdz. Bet, nu jā, tie melnie griezti. Šos dēļus noteikti saglabāšu. Tas vienīgais, kas man iepriecina te. Skaistie šie dēļi, kas nav. Lielākā dēļa ir pilnībā vesela, piemēram, šis skaistuls. Ļoti blīvs ar šo te sveķu koks bijušais. Jā, ļoti skaists un pasmaks. Nu, ne tāpēc, ka mitrs, bet tāpēc, ka, nu, blīvs ērdi, var redzēt, kur ķirms ēdis to blīvo, mīksto daļu, bet, ak, Dievs, cik te blīvs. Jā. Kaut kur izdevumāšu interjerā, jo tas ir diezgan dārgs materiāls patiesībā. Jā. Tā kā darbs ir. Drusku jau nāk stress, par to vai paspējuši līdz vasaras beigām nomainīt to jumtu, jo it kā dienas iet, bet nu, palēnām iet uz priekšu. Bet, nu, man arī te ir sūdīgi tas, kad man viss šis te jāmaina. Jaunbūvēs jau čiks ātri vispār pasūt kopnes, vispār 3 stundu laika uzliek, tik maksā. Bet, nu, es, man liekas, pat kopnes nevarētu īsti nopirkt. Tagadēju algu būtu diezgan ilgi jākarē, kas smuki bezdalīgs. Tā kā nāksies vien izmantot vectā mantoto. Nav jau pilnībā viss slikti. Šī vienīgi tā daļa, kur tas jumts tiešām bija sabojāts un jums ļoti daudz nozīmē. Šodien izdomāju, kad drusku jāpietaisa vannas istabā. Šis te apakšā kaut kas, lai drusku organizētāk. Te man bija veca padomju laika kaste, koka. Te ir atvilkne. Vienkārši apšuvu ar šiem veciem dēļiem. Tīri ok, tagad vismaz ir, kur kaut ko nolikt. Manuprāt, diezgan labi izskatās salīdzinot ar to, ka vienkārši pirms tam viss mētājās. Nu, vēl tālu man vēl jāpieliek magnētiņš, tā, lai viņš nevarās vaļā. Ja viņš drusku tā kā ārpus līmeņa vai jāno līmeņa pareizāk. Eņģītas, vecā eņģīta uztaisīja par rokturu. Manuprāt, ļoti labi izskatās. Un te vēl kaut kas jāizdomā teis vienkārši, nu. Kas bija par rokai, to izmantoja, lai uztaisīšu šo te. Tad, kad nokrāsos to noeļos, te jau arī varbūt neizskatīsies tik atšķirīgs no šī te. Tā parādīšu drusku. Šādi izskatās dārs, nu kā būtu lauka māja bez dāras. Te ir arbūzi un ķirbi sastādīti šādi te. Jo, nu, mēs nespējam ravēt. Man arī nav laika baigi jātais māja. Tāpēc šāda te metode, kad mazāk vajag ravēt. Kartupeļi, tur sīpoli, tas viss standarts. Un, jā, te es tās nezāles daļu, ko negribu nes kompostu, vienkārši dažreiz parauju un te samet ūdenī taisa to vircu. Un gribu parādīt, ja nu gadījumā kādam interesē no sešnieces izlos,
šādi te. Vienkārši 90 grādos izlots armatūra. Es neatceros, te bija 1,50 m laikam. Varbūt nebija tik daudz. Laikam bija uz 1,50 m viens garumā un tad uz pusēm 75 kaut kur sanāk. Tad no viena 3-metrīgā stieņa var 2 šos uztaisīt. Un es vienam krūmam mazajam, nu vai vidēji lielajam, kā jūs gribat. Labāk, tad šādi te sanāk vajag 3, tiem es lieku 4, tie lielāk. Un pirms tam bija savilcēji vienkārši pāri viens otram, bet tie savilcēji neturēja to svaru, kas ir, var būt no tām ogām vispārējā. Un tad es šogad vienkārši paņēmu un ar cauruli izlocīju, un tagad nekur nevajadzētu iet viņam. Otrs variants ir meitināt, kā es rādīju iepriekšējā daļā, kad var meitināt kaut ko, bet, nu, tad vajag metināmu un arī, nu, tā kvalitāte, kā kuram vispār, nezinu, šito es izmēģināju. Jā. Tā kaut kā ir pa dārza daļa. Šis ar traktoru sēts, kaimiņi palīdzēja. Un te man bija eksperiments ar kaņepēm, es gribēju kaņepes iesēt priekš pakulām un tā, bet izskatās, kad neveiksmīgi. Tāpat kā neveiksmīgi ir līni. Un vienīgais, kas ir laikam šie griķi vai līni, es vodu neatceros. Viens no tiem nav veiksmīgs, bet te bija kaņepes sasēts, kas kaut kā neieaugās, nezinu, vai ar man strazdu visu apēda. Nu, būs zaļā masa. Man liekas, ka viena kaņepa kaut kur. Tā arī, vienīgā sējas kaņepa. Tie tak nav, man liekas, tās nezāla. Varbūt šitie griķi. Nu, nezinu. Es gribēju zemgalē, te visi ļoti ātri aug, te katru nedēļu kā ravē vecāki, bet, nu, tāpat tās. Un tā krūs arī neko labi nedoja. Tātad te ir mana komposta sistēma. Pagājušajā nedēļu uztaisīju. Cenšos, tā kā pirms tam te vienkārši bija samests kaut kas līdzīgi tā kā šeit. Bet, nu, tas nav diezko smuki. Un tā, kad ir tādi kartoni vai papīri iekšā, tad arī, nu, viņi lido pa visurienu un nav smuki, ka tā. Tad es izlietoju vienu kaudzi, un tad te man otrā kaudze, nezinu, viņas jau te gadu 10 te ir likts. Tā kā nāks viens šķirot ārā, visādas mēslas lasīt ārā no tā komposta. Un jā. Tas tā skaidrs tīri, lai pievienotu to zaļajai masai, to, es nezinu, kā viņas, tur vajag brūno un zaļo sastāvu un kaut kā 50-50 maisīt. Un jā, ar to brūno sastāvu tagad, nu, es sienu izmantošu, bet, nu, pagaidām, kamēr es neesmu dabūjis lejā viņu, tad šādi te. Te es uztaisīju bio ogles sajauc ar ūdeni, kā arī baigi labais mēslojums, nezinu. Un jā, te man stacija priekš sijāšanas un metāla izlasītājs magnēts. Pumpenā ģeomembrāna, lai nepūdē man šos dēļus. Parādīšu. Tā izskatās. Eku traktors arī tālumā.
kaut ko migloju, minerāls. Un šādi te nekas dišs, bet, nu, vismaz, jā, kā teicu, tos papīrus nevanda apkārt. Kādas pāris gadus gan jau izturēšies viss. Praktiski neko neizmaksāja. Impregnētie mietiņi. Nu, gan viņi jau 10 gadus veci ir, bet tāpatās, man liekas, kalpos. Un tad lēnām izstrādās šito, un tad paliks tikai 2 tās kaudzes un būs labi. Varbūt tiem, kuriem ir mini traktori vai pieredzes bijusi, tā zāle aptuveni, nu, man līdz kaklam varētu būt 1,60 m garumā. Viņa ir diezgan bieza. Es zinu, ka jāpļauj biežāk, bet, nu, man pagaidām nav tāda tehnika vai laika, lai to pļaut. Man ir doma pirkt mini traktoru, bet cik zirga spēks vajadzētu, lai šo te samulčēt. Sienu man diez vai vajadzēs pagaidām. Bet ir, nav nekas liels, man liekas, zem hektāru šeit kopā. Nu, tur pāri upē man tur 3 hektāri, bet, nu, tos diez vai pļauši, tur man netikšu pāri. Tā kā, jā, ja kādam ir pieredze tiem mini traktoriem vai šādas sūdas viņi var sapļaut. Nu, protams, ja būs traktors, tad jau es neielaidīšu, gan jau tik traki, gan jau 2 reizes gadā nopļaušu. Ja tagad šis nav vispār pļauts, nu, vienīgi te, kur tā taciņa ar šo parastu zāles pļauju izbraukt, bet, nu, jā. Tā jau ļoti skaisti, te jau dēļ šīs skata vien ir vērts censties, lai nu kāda māja būtu, bet priekš manis viņa ļoti skaisti. Jā, nolaista, bet man liekas skaisti. Un ainava arī ir skaisti. Vismaz priekš manis. Varbūt nav Šveices kalni, bet Zemgales līdzenuma tāpat ir savs. Vienīgi te gan mūžīgais hauss, bet, nu, pamazām iet uz priekšu. Vēl, nu jā, saku, te būs traktori jāizrok ārā. Šīs saknes, tā ķiršu saknes, un tad jāizlīdzina visu. Nu, bet vispirms man arī tie sūdiņi jāsavāc, tie papa vecā. Jā, kopumā jumts vairs netek. Mēs tās malas mastājuši, viņas tad materiāls jau izskatās tāds pavecojis, bet tas ir apakšklājs. Es nezinu, šogad varbūt nedarīsim, varbūt arī uzklās to virsklāju. Toreiz nebija šis, mēs uzlikām to cementu. Vajadzētu tā kā bitumeni nogruntēt laikam. Un tad būs tāds smuki tas ūdens ies prom. Jo, tā kā redzat, ruļi ir nopirkt, materiāls ir. Tik, nu, varbūt jānopirkt tas redaktors, kā jūs teicāt, jo toreiz 3 stundas šo kausē, tas man liekas, jā, nav. Un jautājums, mēs domājam, materiāls ir kā labs, bet krāsot, laba krāsa maksā ļoti dārgi, 20 eiro litrā. Laba grunts arī tikpat daudz, un kvadratūra pat nav tik maza. Un beigās, ka man tā krāsa sanāk kaut kur uz 6 eiro pašam krāsot kvadrātmetrā. Nu tas tā kā nav loģiski, priekš tā, ka tas ir tikai pagaidu risinājums kā rāsa, ja to neieklāj profesionāli. Man te ir arī ceļš putekļains, tagad varbūt nav, bet tā, ka pabrauc mašīnu putekļi, es nevaru nomazgāt un tā kvalitāte nebūs laba. Tāpēc es domu, piesniegs, pieskrojot klāt, neņemt šo segumu nost, vienkārši uzlikt to šīferē te pie reizes virsū. Jo konstrukcija te ir masīva, labi, varbūt te nevar redzēt, bet te ir masīvāk nekā te. Un, ja pat valsts profils nav baigi izliecies, tas jau nozīmē vien, ka
visi normāli, jo uz valsts profilu ļoti labi var redzēt. Pasīšos, vai te ir. Var redzēt, kad nelīdzenums. Nē, te viss ok. Protams, jāiekt visas vietas. Skursteņi arī nav labā stāvoklī. Jāpārmūra augš viss. Bet nu pamazām. Tā kā jā. Ir domas šajā pašlikt, nelikt nekādu antikondensāta plēju, neko tādu. Vienkārši, jau man viņš 100 gadus izturējis, nu varbūt 100 nē, viņš 30. gadā līdz 90 gadi kaut kur varētu būt vai 84, nu tāpatās ļoti daudz turējis. Līdz ar to, nu jā, laiks kaut kā pēdējo nedēļu bijis tāds ļoti rudenīgs. Vēl nē, es to vasaru tā baigi sajūts. Šodien pa dienu bija brīdis, kad bija tā saulīte, likās viss optimistiski, bet atkal tikko nolīja katru dienu pa lietumu. Un jā, bītīts kaut ko dara, bet pa lielam, ja šitā turpināsies, tad drīz vajadzēs pat piebarot viņas, jo netiek viņas nekādīgi šī laikapstākļiem. Bet nu tagad vismaz lidojuši, vakar vispār nevienu brīdi nevarēja izlidot ārā. Tā kā, jā. It kā tagad ir 3 saimes, bet nu, jā. Problēma, es pārliku no tejienes, pa nakti pārliku bites tajā stropā. Bet man bija jādodas prom, un jā, diemžēl, es biju nolīdz te to kasi, es domāju, ka viņas te tā padzīvos, te bija iekšā rāmīši, tos rāmīšus izņēma, bet viņas tāpatās kaut kā bija ieprogrammēts un gāja uz šo vietu, un tāpēc te ir tagad pāris 100 bites, kas ir miruši. Nu labi, tas jau kopumā nav nekāds mega zaudējums, bet nu gribētos, lai izdzīvoja, protams, bet nu, kaut kā visu laiku viņas atgriezās šeit. Bet pārbaudīju vismaz to variozi, vai kā viņi tur sauc. To bišu slimību neatrada. Varbūt viņas jau pat tālu sabojāts, bet pirms laiks atrada. Tāpat būs rudenī jāapstrādā viņas, bet jā. Tāpat man arī pagājuši gadu bija, ka es noķēru pirmoreiz dzīvē spietu. Līdzīga situācija. Bet nu labi. Tad paldies, kad skatieties šo video. Un tā jau tiekamies nākamajā video, kad cerams laiks būs labāks un jā. Medus ienesums arī būs labāks, cerams. Labi, paldies, ka noskatījāties. Paldies, ka iespējat laiku, komentējat un jā. Te jau tiksimies nākamajā epizodē.